Daļa noteikti šodien apspriež Porziņa aizmainīšanu no Bostonas Celtics, bet saistībā ar NBA un kriptovalūtu, tad San Antonio Spurs ir noslēgusi daudzgadu līgumu ar Ledger. Interesanta ziņa no Fox News tiek ziņos to, ka Trumps ir nominēts Nobela miera prēmijai. Chainlink sadarbībā ar Mastercard ļaus vairāk nekā 3 miljardiem lietotāju iegādāties kriptovalūtu. SEC atliek lēmumu pieņemšanu par 21 Shares Polkadot ETF iesniegšanu. Pauls savā runā vakardien pateica to, ka bankas brīvi tagad var piedāvāt savus pakalpojumus kriptovalūtas nozarei. Metaplanet piesaista vēl 517 miljonus ASV dolāru, lai vairāk iegādātos Bitcoinu. Barclays banka no 27. jūnija aizliegs visiem viņu kredītkaršu lietotājiem izmantot jebkāds pakalpojums, kas saistīts ar kriptovalūtu. Tether kļūst par otro lielāko akcionāru Juventus futbola klubam. Tu jau zini www.kriptonumur1.lv vai arī kriptonumur1 Telegram kanāls. Visi linki profilā aprakstā.